Kriš, kas tev bijis trakākais, kas tev bijis tavā darbā? Nodegus fūra. Tā kā mieras klusums, tas pats pirts garš, tu sēdi, izkarsējies kārtīgi, baudi skatu ārā pa lielu ogu un dizainu un visu kopā. Bet latviešiem jau ir tā kā vienmēr bijis tas priekšstats, kad somiem ir vienmēr sauna, ka viņi ir sausa. Bet, tā kad, ja mēs apciemojam Somiju, mēs redzam, ka viņi visu laiku uz akmeņiem virs ūdeni parās uz slotām dara tieši to pašu, ko mēs šeit uz vietas Latvijā. Ekstras, kas ļoti klientiem patīk, izvažņotās debesis, tā kā Rolls-Royce. Tas viss maksā par stundām, un mašīnai ir jābūt konkrētā laikā. Viņa nedrīkst būt tā kā nokavēt tur pusstundu, jo attiecīgi tās uzreiz ir izmaksas, un tā krāna izmaksas var būt tajā brīdī pa to stundu vai 2 stundām, tā var būt visa tā pārvadājuma izmaksas, kas attiecīgi vēl nāk vēl klāt. Tāpēc tur ir jābūt tai precizitātei. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Ir pienācis ļoti labs un atbilstošs brīdis, lai mēs šodien parunātu par tādu ļoti svarīgu lietu Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un Skandināvijā visā, un tās ir pirtis, jeb saunas, kā tas ir angļu valodā, un tādēļ mani sarunu viesi šodien ir Rolands un Krišs. Krišs, sāksim ar tevi. Tu pārstāvi Vervo. Jā, tieši tā. Tieši tā Vervo, man uz krūzītes arī ir rakstīts Vervo, mums te ir tāds Vervo auto vesels lielais, un tad mums te ir tāda cepurīte arī šodien pievienojusies, vai ne? Tā ir tā sauna daļa laikam, jā, kā mēs pareizi saprotam. Bet Kriš, kā vispār, kā tā cepurīte, kā tās saunas nonāca pie Vervo, varbūt tu vari ieskicēt, un tad mēs varam sākt Rolandam visu par saunām izprasīt. Tur jau noteikti labāk varētu pateikt mūsu īpašnieks Māris par to, bet, jo viņi ar Rolandu bija jau pazīstami iepriekš, un vienā jaukā dienā viņš arī iedeva man Rolandu kontaktus un teica, lai es sazinos, un tālāk attiecīgi mēs jau arī sākām veiksmīgu sadarbību. Tas bija tā kā sākums tam visam. Un tad ko jūs sākāt darīt ar tām pirtīm vai saunām? Jūs sākāt vadāt pirts, vai jūs sākāt vadāt kaut kādus materiālus, kurus tālāk Rolands izmantoja? Vairāk tas bija saliktās kravas, tā kā pirts parādījās pēdējos 3 gados, bet pirms tam ir visu laiku kādas saliktās mazās kraviņas no Somijas šurp turp. Ok, labi. Tātad tas ir, mēs esam noskaidrojuši tātad Vervo. Vervo un Nordic Sound ļoti labi iet kopā, ja mēs redzam arī šeit, bet tad Roland, pastāst mazliet par Nordic Sound un vispār, kā tu nonāci līdz pirtiem, jo saprotu, tev jau ir kaut kāda 11 gadu pieredze šajā jomā, jā? 15 gadu pieredze saunas nozarē, tā kā es jau esmu izgājis. Ir tāda nozara, ja? Ir tāda nozara, saunas nozara. Es esmu izgājis diezgan lielam tādai pieredzei cauri, un jā, mēs ar kolēģi izveidojām pirms 4 gadiem uzņēmumu Nordic Sound, ja mēs sapratām, ka visi saloni, kas ir Rīgā, visi ir tādi, neiet laikam līdzi, un tad mēs gribējām radīt kaut ko skaistu un mūsdienīgu, un tad minimalistisku, un jā, izveidojām Nordic Sound. Un kā tad jūs tam laikam ejat līdzi? Atšķirībā no tiem jūsu kolēģiem. Mēs piemeklējam produktus, nav salons pārbās, viss ir gaumīgi iekārtots, un tā kā cilvēkiem jau nevajag, kad ir 60 pirtskrāsnes salonā, tā kā viņam jau vajag atlasītu izvēli, gaumīgi, un tad jau viņam ir vieglāk pieņemt lēmumu. Vai tas ir kaut kas ir domāts vairāk tā kā eksportam, vai tas ir domāts vietējiem tirgum, vai tas ir domāts gan, varbūt paraksturo šo? Primāri tas ir vietējiem tirgu, mēs strādājam ar vietējo tirgu, un jā, eksports arī, bet tas ir tāds mazākā no tā visa daļa. Primāri ir vietējais tirgus, sauna būvniecība, aksesuāru tirdzniecība, pirtskrāsnes, viss par ap saunas tēmu. Skaisti. Tad šī bija tāda kā ieskats īsais pakalpojumos. Tad parunāsim par tām pirtīm pašām. Jūs pašiem vispār patīk pirtis? Kāds jums attiecības ar pirtīm? Jā, ļoti. Jā, ļoti, jā. Tāpēc varbūt arī sanāca, kad Māris saved tā netīšām, jo viņš arī zināja, ka man pirts tēma ir ļoti tuvu. Jā, es Mārim palīdzēju nokomplektēt, ka viņš būvēja savu pirti, nokomplektēja visus materiālus.
Un tad tu biji tas, varētu teikt, laimīgais Vervo menedžers, kas dabūja šo klientu. Nu, jā, attiecīgi saveda kopā. Ja varbūt Māris tajā brīdī paskatījās, ka esmu vistuvāk, varbūt Māris tajā brīdī padomāja, ka Krišam patīk saunas. Attiecīgi iedalīsim viņam tāpēc šo klientu. Bet sākām ar Rolandu sazināties, izpratām visas tās lietas un tālāk jau attiecīgi darbojāmies. Labi, kas jums pašiem patīk pirtīs, kas ir tas, ko jūs tur atrodat, ko jūs tur dabūnat, ja tā var teikt? Miers. Tā kā miers, klusums, tas pats pirts garš, tu sēdi, izkarsējies kārtīgi, baudi skatu ārā pa lielu ogu un dizainu un visu kopā. Jā, un tā viennozīmīgi ir relaksācija, miers. Un arī tas temperatūra kontrasts un vispār, teiksim, pirtīm ir tik daudz dažādu variāciju. Arī aizejot, pieņemsim, pie Rolanda salonā, tur var redzēt dažus, teiksim, tā, no šiem piršu dizainiem un arī, teiksim, tā, arī spoguļu sauna un visādas, teiksim, tā, variācijas. Tas ir burvīgi kā atslēgties no ikdienas un attiecīgi izbaudīt šos foršos karstuma brīžus. Dažādie piršu veidi, ja tā var teikt, tā pareizi tā vārdu loka? Vai kā ir jāloka? Es pat nezinu, kā ir. Dažādie pirts veidi. Jā, tā varētu būt. Vai piršu. Vieglāk, man liekas, sauna pateikt, sauna veidi. Jā, tas jau nav tik latviski. Labi, tā tad pirts un pirts noteikti viennozīmīgi ir tāda ļoti, ļoti spēcīga arī Latvijas tradīcija, vai ne? Un varbūt tu vari paraksturot, mēs te to varam parunāt vispār, ar ko tad tās Latvijas pirtis un ar ko tas Latvijas klients, ja? Jo nosaukums ir Nordic sauna. Jā. Kas tomēr mazliet rāda, ka tas ir kaut kas uz ziemeļiem, Skandināvijā. Ar ko tad, piemēram, tā skandināvu saunas tradīcija atšķirās no Latvijas un Baltijas valstu pirts tradīcijām? Viņas ir ļoti līdzīgas, jo gan Somi, teiksim, iet pirtī vai saunā, viņi vai uz akmeņiem virs ūdeni, to pašu arī daram mēs. Bet latviešiem jau ir vienmēr bijis priekšstats, kad Somiem ir vienmēr sauna, ka viņi ir sausa. Bet, kad ja mēs apciemojam Somiju, mēs redzam, ka viņi visu vai uz akmeņiem virs ūdeni parās uz slotām dara tieši to pašu, ko mēs šeit uz vietas Latvijā. Tā kā es jau teiktu, ka tās sauna kultūras visās valstīs ir ļoti līdzīgas. Ļoti līdzīgs, bet droši vien ar kaut kādām niansēm un atšķirībām. Es, piemēram, biju arī vienā projektā, kur bija kā reiz tieši pirtnieku tāda pieredzes apmaiņa, un tur bija, piemēram, Igaunijas pirtnieki pie Latvijas pirtniekiem atbraukuši, un viņiem, piemēram, bija diezgan liels pārsteigums. Viņi mācījās, kā visas tās zāles stiept uz to pirti, jo mēs vienkārši nenormāli tagad traki stiepjam zāli, mums vajag dabūt iekšā visu, kas ir pļavā, kas ir mežā, mums vajag dabūt iekšā tajā pirtī. Kā ir ar citu valstu tradīcijām, vai tur ir tas pats, vai netik izteikti? Katrā ir kaut kas savādāks. Tāpat, ja mēs paskatāmies kaut kādā Dānija, tur vispār nav saunas kultūra, vai Norvēģija, tur arī vispār nekāda saunas kultūra līdz šim nav. Ko viņi dara? Lec augstajā Ziemeļu jūrā? Norvēģiem tikai tagad sākās tāds trends, un tagad viņi sāk būvēt saunas, bet, ja mēs paskatāmies, ka tur visu laiku ir augsts un lietus, ka diezgan dīvaini, kāpēc viņiem nav bijusi, tāpēc, ka Zviedriem ir, Somiem ir, visiem Baltijai ir, viņiem nav. Tā kā kaut kā tā. Labi. Skaidrs. Tātad, atšķirīgās tradīcijas, tas ir viens, bet arī, piemēram, no kaut kāda izvietojuma vai izkārtojuma viedokļa vai no dizaina viedokļa, kas ir tās atšķirības vai ko meklē vairāk, Latvijas cilvēks, Baltijas valstu cilvēks un ko vairāk meklē Ziemeļu valstu cilvēks, ja tā var teikt? Teiksim, skandināvu cilvēki, kas ir Somija, viņi ir tādi vienkāršāki pēc dabas, viņiem nevajag visu perfekti. Ja tur dēlīti ir kāds punktiņš vai zars, tas viņiem tas ir dabīgs koks viss. Bet visiem baltiešiem vajag tā, ka visam ir baltam, visam jābūt taisnam, prasīgāki klienti. Bet dizaina ziņā mēs Baltijas valstīs taisam to dizainu gaumīgāk nekā skandināviem, jo viņiem nav tik būtiski tas pats viss iekārtojums, bet nav tik būtiski tur tās daudzās lampiņas un vēl kaut kas. Es nezinu, kā noformot šito te. Jā, man liekas, ka ļoti labi virziens, mums ir mūsu klientiem patīk, ka tas viss tiek pasniegts gaumīgi, ir vizuāli pievilcīgi acī un jā. Kriš, kas tev patīk? Kas tev ir svarīgi, ka tu ej uz pirti? Tev ir svarīgi, ka tur viss ir
balts un skaists. Nē, nu, tas arī ir no svara. Kad tu ieej pirtī, tev jau arī rodas tas vizuālais priekšstats no tā. Tā kā tas arī nav gluži tā mazsvarīgi, ka tev ir nepieciešama tikai tā temperatūra un pa lielam vispārējais ir otršķirīgi. Tu, protams, arī to vērtē un tajā brīdī arī. Šobrīd man pašam savas saunas vēl nav. Noteikti kādu dienu būs. Un šobrīd jau, teiksim, arī esot dažādās, teiksim, viesnīcās vai dažādās vietās, kur ir saunas, vai, teiksim, tādā pašā, pieņemsim, Rolanda veiklā skatoties, tu arī pievērst tām uzmanībām un domā, kādu tu, teiksim, tajā brīdī, kad tev vajadzēs to saunu, kuras tev lietas ir svarīgas. Un arī tas izkārtojums, vai pieņemsim tās pašas, teiksim, lāvas, vai tu pieņemsim, gribi, teiksim, standartizētas lāvas, vai tu gribi vai tur var atgulties, vai vēl kaut kā, nu tur tā sauna pasaule ir tik liela un tik dažāda, ka tev ir iespēja novērtēt. Arī esot diezgan daudz arī, pieņemsim, Igaunijā, tu, pieņemsim, redz, ka viņiem, pieņemsim, ir populāras, pieņemsim, kadiķu saunas, kur visas, teiksim, tās sienas ir ar tādiem rimbulīšiem. Ir saunas, kur ir redzētas, kur izskatās noformētas kā no tādiem kā dzelzceļu zem sliedēm, attiecīgi tāda kā koki, kad no tādiem uztaisīts. Tur ir tādas variācijas un visu kaut ko var ielikt tajās saunās, un tās saunas vienkārši izskatās fantastiski. Un tas arī īstenībā, man liekas, arī iedod to visu, kad ir tas karstums, ir tā relaksācija, un ir tev arī, kur aci piesiet un paskatīties. Ne tikai to izskatīties, kā izskatās, piemēram, iekšā, bet arī, ja, pieņemsim, ir tas pats, pieņemsim, kaut kāds loks vai stikls, ka tu vari paskatīties ārā un ir foršs skats, vienkārši perfekti. Nu, skats labs vienmēr ir ļoti svarīga lieta. Nē, nu tas ir tā pieredze, cik daudz saunās ir būts un cik daudz saunas ir redzēts. Tas noteikti nav tik daudz, cik Rolands ir redzējis un izdizainējis un tā tālāk, bet tas priekšstats un viss pārējais, tas, kā sauna izskatās un kāda viņi ir un kādu temperatūru spēj dot un vēl visādas lietas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tā arī, teiksim, tā ir daļa no tām relaksācijas formām, jo tajā brīdī, ja tev būs kaut kas, teiksim, tur neērti vai kaut kas nepatiks vai vēl kaut kas, tas jau arī iedos, mazliet to relaksu varbūt neiedos to, ko tu gribi. Nu tad, Roland, cik tu tās saunas tur Es jau vairs neskaitu. Tu vairs neskaiti no apmēram? Ļoti daudz. Gadā vismaz kādas 50, tad ir reiz 15 gadi, tā kā sanāk daudz. Aha. Jā. Nu, tie, kas ir tā kā mūsu klienti, ka mēs esam uzbūvējuši, ir jau daudz, kad ir vienkārši sazīmēts un kad viņi paši uzbūvē, bet jā. Es jau vairs neskaitu, es vienkārši izbaudu to procesu, mēģinu radīt kaut ko interesantu vai klientam priecīgi, un ja viņš ir priecīgs, tad es esmu priecīgs, un tad viss ir apmierināti. Nu, kas tev pašam pirmkārt patīk? Nu, tajā vizuālajā izpildījumā, varbūt tajos saunas veidos? Man patīk, ka kaut ko oriģinālu mēs varam radīt. Nevis vienmēr viss ir kaut kāds standartizēts kaut kas, bet kad mēs varam izpausties, varam radīt kaut ko interesantāku, nevis interesantākus dēļus piemeklēt krāsniņu, kaut kāds ekstras, un vai tas viss tāds... Ekstras, klausies, parunāsim par šito. Nu, kas tad ir saunās ekstras? Jo loģiski, cilvēki, es domāju, vidējiem cilvēkam, es nezinu, kurš tas vidējais cilvēks ir, ja, bet, parastam cilvēkam, parastā saunā, tur tak ir skaidrs pirtī, ja, kas tur ir? Tur ir jā, tā krāsas, tur tie kaut kādi soli, tur vēl kaut kāda bļoda. Jā. Varbūt krāns ir iekšā, varbūt nav, varbūt vienkārši tur no dīķa vai akas ir ienestas ūdens, bet pastāst par ekstrām. Ekstras, kas ļoti klientiem patīk, zvaigžņotās debesis. Zvaigžņotās, tagad tas ir... Tā kā Rolls-Royce'ā. Aha, ok, labi. Nē, es biju Rolls-Royce'ā, bet turpin. Bet tu vari iztāvoties, tu vari daudz maz punktiņu grieztos, un tas ir tas, kas klientiem patīk. Un tad ir visādi smidzinātāji virs krāsnes, sēdi piespied podziņu uz akmeņiem uzlīst virs ūdens. Pirts krāsni var ieslēgt attālināt ar telefonu. Un tādas ekstras, kas atvieglo mūsdienas dzīves ritmu vai ātrāk mēs varam ieslēgt pirts krāsni, braucam uz mājām, ieslēdzam, viņi jau sagaida mūsu siltu. Ja mums ir ātrs dzīves ritms, mums jau nav laika iet tagad kurināt vai iet slēgt, mēs braucam, ieslēdzam, mums jau mājās sagaida silta telpa. Jau, vai ne?
var sasildīties no forša. Bet es domāju, vēl viena tāda lieta ir tā, ka droši vien par pirtīm domā, ja man tur nav tā sava kaut kāda, nezinu, tur privāta māja, un privāta māja arī ne jau vienkārši tur tāda, kur man tur kaimiņš iespējams tepat ir jāiet tūjiņām, bet tādu riktīgu pagalmu, vai ja man tur nav kaut kāda sava tur lauku māja, tad visticamāk tā kā, pirts jau man nebūs. Vai tas ir mīts? Vai tomēr tas arī mainās? Jo mēs zinām, piemēram, kaut vai Somijā, tur ir katrā daudzdzīvokļu mājā ir vismaz viena pirts, vai ne? Tas mainās. Mums arī salonā ir uztaisīts maziņš paraugs, kad varam mājās uztaisīt mazu saunu, vai arī lielāku saunu izmērā, vai dzīvoklī, vantastabas galā mēs varam ielikt saunu. Sauna dzīvoklī? Jā. Labi. Pat tagad ir saprojektēts Rīgā jaunās daudzdzīvokļu mājas, kurās jau ir iezīmēti jau, kā nevis vienā dzīvoklī, bet vairākos dzīvokļos var iezīmēt saunu. Līdz ar to tas gala klients, viņš varēs izvēlēties, viņš atstās viņu kā skapi, vai viņš arī izbūvēs viņu kā saunu. Bet mēs jau rādam ar to, ka tev nevajag vairs to milzīgo telpu, jo dienas beigās jūs tāpat iesiet pa lielam divatā tajā saunā. Nevajag to milzīgu telpu, bet tā kā laba ekstra ir mājās, kad mēs vantastabas galā ieliekam mazu saunu un viss. Izkarsējamies, pamainamies ar vietām un iet viena grupiņa, iet otra un viss un pilnībā pietiek. Nevajag atsevišķu ēku būvēt. Jā, jo tu teici, tā otra alternatīva, kā šo telpu vēl var izmantot, ir skapis. Jā, tas vienai daļai klientu tā arī ir, kad sākumā viņi iet saunā, bet tam ir tā kā mantu nolokta, ka tas ir bijis tā kā sākumā vajag, bet viņiem nav tas aizgājis, tas šad tad ieslēdz. Bet ir klienti, kas iet 4 reizes nedēļā mūsu būvētā pirtī un priecīgi, un tas viņam kā rituāls. Ko tas ir labi. Tev pašam, kas varbūt ir, tu minēji tā kā par tām dizaina lietām, par to, kas cilvēkiem patīk, bet kas tev pašam patīk tajās pirtīs, tad, kad tu ieej, uz ko tu skaties? Es nezinu, tur piemēram. Es jau ieju iekšā, es jau uzreiz tehniski skatos, kurš būvējas, tāpēc, kad man ir svarīgi, kā tas tiek uzbūvēts pareizi, nepareizi, bet klientam no malas viņam vizuāli ieejot iekšā liekas viss ok, bet es jau uzreiz pievēršu visām tām stūrīšiem, niansēm, kas man ir svarīgi, pasniedzot savu produktu gala klientam, vai tas ir viss augstā līmenī. Tāds pedants vairāk. Vai ne? Perfekcionisms jau reizēm glābi pasauli, vai ne? Bet kas ir tas augstais līmenis? Kas ir tās svarīgās lietas un detaļas tev, kad tu redzi? Tas ir tas mūsu galdnieku darbs, kad tie visi stūrīši, visas līnijas sakrīt, viss ir taisns, nav nekur skrūves redzamas un viss ir akurāti nostrādāts un tas man ir svarīgi. Un tāpēc arī klienti izvēlās mūsu, redzot to mūsu kvalitāti. Tas ir viens pie mums salonā, otrs jau viņi redz, viena daļa klienti ir no atsauksmēm, un tad jau, ja kaimiņš pasaka, ka šie ir uztaisījuši labi, un tad jau viņš arī apskatās un redz, viņš arī novērtē, ka tiešām jācepur nost. Tā jūsu kvalitāte baigi dārgi maksā? Lēti nav. Bet toties nevar redzēt skrūves. Tas tā kā ir tik daudz visādas mazas nianses, kad tas viss beigās tā kā ir laikietilpīgs process, lai pušiem to visu uzbūvāt, un viņiem ir jāmaksā algas, jā. Labi, par pirtīm, par saunām mēs te mazliet parunāsim. Mums te tā ļoti simboliski tā Nordic Sauna cepura stāv uz tā Vervo fūras virsū. Jūs tur vadājat kaut ko? Arī? Jā, ko jūs vadājat priekš Nordic saunām? Ir bijuši gan spoguļu saunu pārvadājumi, gan vietējie, gan pa Baltiju. Ir bijuši dažādi izēvielu pārvadājumi, tepatās no Skandināvijas, ir bijuši kādi eksporti. Katrai lietai ir sava tā nianse, kurai jāpievērš uzmanība, un arī ar kuru mēs pirms tam pārunājam ar Rolandu, teiksim, kaut kādas detaļas, un attiecīgi lietas, pieņemsim, kuru varētu būt rasties kaut kādas problēmas, un attiecīgi pirms tam jau mēs samanedžējam, lai pašās beigās, teiksim tā, viss būtu maksimāli perfekti un nerastos kaut kādas problēmas. Protams, neizslēdz to, ka kaut kas var gadīties, bet tāpat laikā tur jau mēs plus mīnus jau esam izrunājuši tās lietas un attiecīgi pieturamies pie tā visa. Ir vests arī kaut kādas gatavās pirtis, gatavās saunas un tos lielgabarītu. Jā, mums ir tādi gatavie pirts modeļi no Tartu ražotāji tiek vest uz Rīgu un tad pa Latviju tālāk izvedāt. Kā tas notiek? Ko Krišs, cik vienkārši ir tādu veselu pirti atvest?
pa lielam nekas jau tik ļoti sarežģīts nav. Protams, ir jāpievērš uzmanība tam, ka tas attiecīgi ir spoguļsaunas, līdz ar to tas ir gan spogulis, gan stikls, līdz ar to, ja viņa nav attiecīgi iepakota, nu, tad ir jāpadomā par to, kā viņi izkraus, kā viņi iekraus. Bet attiecīgi, ja viņi iepakota kārtīgi, nu, tad pa lielam ir galvenais ir, lai viņi iekrauj un lai viņi arī var labi arī izkraut. Nu, ir bijuši, teiksim, tā gadījumi, kad kaut kādā brīdī varbūt šoferi ir kaut ko līdz galam izdarījuši. Un tad mums ir divi tā arī nācies, teiksim, tā Rolandu kaut kādu putru arī izēst no tā visa, bet tas ir sanācis sekmīgi, to var atcerēties ar smaidu, vai to gribētos atkārtot vēlreiz, nu diez vai. Nē, nu es domāju, ja jūs abi divi esat atnākuši uz šo podcastu, visticamāk jau tā putra ir izēsta, ja diezgan veiksmīgi. Roland, tagad pastāst, kā tas ir? Tu tagad ved to spoguļu saunu, ja mums jāparunā vēl par to, kas tā spoguļu sauna ir, bet tad kaut kas ļoti kruts izklausās, ja? Jūs vedat to spoguļu saunu, un tagad kā tas notiek, un tagad tur kaut kas notiek, un tad Krišs zvana Rolandam, saka, klausies, mums te kaut kas notika. Vai kā tas ir? Nē, vai kā tu viņu informē? Tur bija otrādāk. Tur jau bija tā mašīna atbraukusi, un tad Rolands man informēja un teica, Klau, tomēr ir ne tāda mašīna, kā ir bijusi pasūtīta. Un tajā brīdī mūs neinformēja ne nosūtītājs, kad viņš ir iekrāvs, teiksim, tā mašīnā, kādā viņam nevajadzēja pēc būtības kraut. Tajā brīdī, kad mašīna jau bija atbraukusi, tad tajā brīdī nācās man ieslēgt, teiksim, smadzenes un izdomāt, kādā veidā to risināt. Un tajā brīdī arī, kad radās problēma, tā bija viena no retajām reizēm, kad es pats braucu uz iekraušanas vietu un mēs tur 2, 3 vai cik cilvēki tajā brīdī bija objektā, kopā ar krāna operatoru. Attiecīgi arī atrisinājām šo problēmu, bet tas bija, teiksim, ļoti tā dinamiski. Dažbrīd varbūt mazliet kaut kāds risks vai vēl kaut kas, bet mēs tajā brīdī sapratām to, ka atkāpes iespējas baigi tajā visā nav. Jo viss bija ceļam krāns bija pasūtīts uz to konkrēto dienu, uz to konkrēto stundu, un tur jau iet pa stundām tas te laiks un viss. Bet ceļam krāna šoferis bija ļoti pieredzējis, gados onkuls, viņš zināja, ko viņš dara, un tad mēs viņu pavadībā izvilkām to saunu ārā no tās mašīnas. Un uzcēlām pēc tam uz 4. stāvu. Jā, tajā brīdī Rolands prasa, ko darīt, un tā tālāk viņam saka, varbūt tas krāns varētu viņu izvilkt ārā. Un tas tajā brīdī, es vēl biju ofisā, mēs tajā brīdī vēl bijām vienības gatavē, un man tajā brīdī likās tāds, bet šitā varētu. Bet tāpat laikā man bija tāds, ka es arī tagad uzreiz braucu un risināsim to uz vietas, visu, kas ko kā. Bet beigās mēs to visu atrisinājām, un tā bija, teiksim, tā kā uzvara. Tas nebija tā kā plānots, tas viss, bet ir jābūt, arī man, teiksim, tā kā loģistikas speciālistam ir jābūt, teiksim, tā gadījumā šajā brīdī arī jāiesaistījās tajā visā, lai to visu atrisinātu, jo, tu nevar paļauties tikai, pieņemsim, uz to šoferi, jo bieži vien, teiksim, šoferis viņš atved, viņam pārējās lietas neinteresē, viņš attiecīgi ir ieradies izkraušanas vietā. Tas, ko kāda viņam ir informācija tajā brīdī nodot, un viss viņš, teiksim, tā vairāk izkraušanas procesā neiejaucās. Un tad šajā brīdī izkraušanas, teiksim, tā gan profesionāls krāna vadītājs, gan mēs visi pārējie tajā brīdī, kur uzņēmās, teiksim, tā visu to izkraušanas risku, atrisinājām to visu, izdarījām. Varbūt mazliet ilgāk nekā vajadzēja būt, bet paspējām. Bet rezultātā tad spoguļu sauna necieta. Nē, neviens spoguļu sauna nav cietus. Viss ir atbraukuši vesels piegādāts klientiem, tā kā viss. Tās ir vienkārši fantastiskas ziņas, vai ne? Bet kā ir pēc šitādiem gadījumiem, ja kaut kādiem fušieriem, kā tautā saka, cik vienkārši ir to sadarbību turpināt, vai tieši otrādi tas vienkārši tā kā nostiprina un tagad mēs vedīsim tikai ar Krišu, tāpēc, ka mēs zinām, ka, ja būs kaut kāda problēma, tad... Tu jau no katras reizes iemācies tās lietas, ko tev vajag iepriekš sagatavot, iepriekš atrunāt, un tas ir... Tam tu esi izgājis cauri, tad viss nākamās reizes ir vienkāršāks. Tu aizsūti sarakstīni, kā vajag ABC un viss. Un otrā galā to visu saprot, izdara, un tad jau viss ir kārtībā. Nav tā, ka tu maini uzreiz pārvadātāju un saka, nē, pārvadātājs nemaina. Tur jau galvenais ir tajā brīdī arī
kā vispār visi reaģē, jo tajā brīdī jau es arī varēju, teiksim, tā palikt ofisā, pateikt, kad man no sērijas viss ir vienalga, mēs esam visu izdarījuši un tieciet paši galā, bet tāpat laikā es zinu to, ka ja es ar savu pieredzi iesaistīšos tajā visā, mēs to izdarīsim krietni visu ātrāk, es būšu izdarījis, teiksim, tā no savas puses arī maksimālo, tad arī, teiksim, tā tas rezultāts arī beigās būs. Nu, mēs būsim izgājuši jau vienā reizē šajā situācijā cauri, katrs būs kaut ko sapratis, vēlreiz kaut kādām lietām pievērst uzmanību. Nu, tas jau ir viss, kā teikt, caur pieredzi ir. Kā nevelti saka, darba likums ir uzrakstīts ar asinīm, tāpatās arī loģistiķa pieredze arī tiek tādā veidā arī rakstīta ar kaut kādām kāzusiem. Tu it kā vari visām lietām iziet cauri, bet tāpat laikā loģistikā ir tik daudz dažādu lietu, kam tu nevari būt gatavs, un ir bijušas daudz dažādas problēmas, ar ko daudzi nemaz nezina, ar ko mēs, teiksim tā, kā loģistikas speciālisti saskaramies. Man pieņemsim personīgi un arī kolēģiem, mums telefons ir ieslēgts 24/7, mums zvana tur 6 rītā, tur nezinu, 2 naktī. Nu, pa lielam visu laiku tev ir jābūt, teiksim, tā lietas kursā, un tev ir jāzina, kaut kāda situācija var notikt, un tad ir arī jābūt arī gatavam reaģēt, un nevienmēr visas tās lietas būs uzrakstītas, kā tev reaģēt katrā situācijā. Jo var būt situācijas, kuras nav aprakstītas tev. Un tajā brīdī tev ir vai nu pašam jātiek galā, vai arī galvenais, teiksim tā, nedrīkst būt tādai situācijai, nu, ja tu nezini, kā tikt galā, nu, tev ir jāatrod cilvēks, kuram tu vari lūgt palīdzību, kā tikt ar to galā. Un tad tā ir ar atbildi, kā ar katru situāciju var tikt galā, jo nu vienmēr būs atbildi, vienmēr būs risinājums. Nekad nebūs tā, ka tur klients paliks viens, kaut gan ir zinām gadījumi, kad klienti tiek atstāti vieni, bet man vienmēr tā filozofija ir bijusi tāda, ka tāpat kā es gribētu, lai pieņemsim par mani attiecās pret klientu, tā attiecīgi es arī pret saviem klientiem, un es cenšos viņiem maksimāli palīdzēt. Dažkārt arī saku, pieņemsim, ir kaut kādas lietas, varbūt, kuras es nedrīkst darīt, es viņiem saku, piedodiet, es šo lietu nedrīkst darīt, tas ir jādara tev, bet es attiecīgi tev pateikšu, kā to lietu izdarīt. Vai arī iedošu, nezinu, mūsu jurista telefonu numuru, vēl kaut ko, bet, attiecīgi mēs šai situācijai tiksim cauri. Un tā vienmēr ir neviena situācija nav bijusi. Cauri tā situācija kopā, jā, ir tāds. Ir, teiksim, tā lietas, kas ir jārisina, un viņas, nedrīkst palikt neatrisinātas. Viņas ir kaut kādā veidā jāatrisina, un lēnāk vai ātrāk vai vēl kaut kā, bet mēs tās lietas arī atrisināsim. Tā nav problēma. Nu, kā mēs te no pirtīm ļoti par visādiem loģistikas procesiem sākām runāt. Kriš, kas tev bijis trakākais, kas tev bijis tavā darbā? Tur to, ko drīkst stāstīt, protams. Kas varētu būt? Nodegus fūra. Jā, ir bijis, teiksim tā, kad iekrauja kravu. Krava attiecīgi netika pareizi iepakota. Un pēc 50 kilometriem pēc iekraušanas attiecīgi sākās grūzdēšanas process, un arī beigās tas viss noslēdzās ar to, ka attiecīgi tā krāva arī nodeg. Tā kā, tas gan nebija Latvijā, bet vienalga, teiksim, tā mēs arī tur risinājām ar klientu, ar visu pārējo to situāciju atrisinājām, bet tā arī bija, teiksim, tā pieredze, un tā ir arī viena no tām lietām, ko es saku, ka ne visas tev lietas ir konkrēti uzrakstītas aprakstā, kā tev ir jārīkojās. Un, kā jārīkojās, tā, ka tev nodeg krāva, ko tu dari? Nē, šajā brīdī tu informē visus, tu informē klientu, attiecīgi klients informē iekraušanas vietu par to, es attiecīgi paralēli informēju arī juristu par to visu procesu, un tālāk attiecīgi mēs visi attiecīgi šo procesu risinām. Risinam, labi, un cerams, ka arī atrisinam, bet jau situācija arī tika atrisināta. Viss, kā jau tu teici, visas situācijas var atrisināt, bet izklausās tas diezgan jaudīgs izaicinājums, ja tā to laikam tagad sauc mūsdienās. Nē, ir bijis arī situācija, arī, pieņemsim, vienmēr arī klientiem ir jārunā par tām lietām, arī, pieņemsim, kad bija, pieņemsim, kaut kādas kravas, aizkavējās, un tad vienmēr arī jāsaka par to, kad ir, kāpēc, pieņemsim, tās kravas aizkavējās, un ar laicīgi jābrīdina, vai klients ir gatavs, ka aizkavēsies. Viena no tādām lietām, kāpēc manam vienam klientam aizkavējās kravas piegāde, bija tāda diezgan bēdīga situācija. Klaipēdas ostā bija nomiris šofers. Viņš nobrauca no Prāmja, un viss pa lielam aizgāja atpūstā.
Un tā arī, teiksim, Ilgākā, tā krāva arī, teiksim, kā teikt, bija uz 3, 4, 5 dienām iekonservēta ostā, kamēr ir policijas veiktas izmeklēšanas un vispārējais. Un tajā brīdī klientam arī jāsaprot par to, ka, diemžēl, šis ir kāzus. Un, tā krāva, teiksim, tā aizkavējās. Nu, pa lielam man nav bijis tāds gadījums, teiksim, tā, kad klients tur auro vai lamājās, jo tajā brīdī, man liekas, kad visi apzinās to, ka šajā situācijā tu vairs neko nevar īsti izdarīt. Nu, ko, Rolanda, vai ko tu varētu likt pretī Kriša jaudīgajiem stāstiem? Kas tev ir bijis trakākais tavā darbā, ko tu esi piedzīvojis? Manā darbā? Nezinu, kāda neapmierināts klients. Ar to, kas zvaigznes nespēj tik spoži. Ir kaut kāds bizdīgs, un viņam viss neapmierina, bet nav bijuši tādi kāzus. Vienmēr viss, ja ir kaut kas tā kā mūsu darbā nav paticis, mēs vienmēr to esam atrisinājuši. Un ir bijuši, kad mēs paši saņemam pirtskrāsnes, krāmējam ārā pirtskrāsnes no fūras, tad traktors trāpa bedrē, un tad viss nokrīt palta zemē, un tad saplīs pirtskrāsnes, bet tas ir tādi dzīves sīkumi, ka mēs tā kā mācāmies no katras reizes, kā pilnveidot sevi un pievērst uzmanību, vai kaut kas neatgadās. Bet, teiksim, runājot analoģijās, tur nodegušas spirtis. Nē, nav. Bet es zinu, ka Latvijā tur, mājas, vienreiz apdrošinātāji teica, ka reizi mēnesī kādu pirts Latvijā nodegot. Bet primāri tās ir viss, kas ir malku kurināmās, tāpēc, ka cilvēki turpina svinēt, kurin, kamēr pārkurina vai skurstenis nav pareizi izveidots, un tad arī nodeg kādu. Bet pie mūsu būvētās neviens nav klients nācis, teica, bet vajag atjaunot vai. Nu, labi. Bet kā tu varbūt, man liekas, ka Krišs ļoti labi paraksturo arī tās situācijas, ar ko loģistikā, varētu teikt, jādīlo, ja, darbā. Kā tu tiec galā ar tām, varbūt ar netiktām patīkamajām situācijām, jo tieši tā, ka tu teici, labi, nav varbūt tur kaut kāda ekstrēma gadījuma, bet varbūt klients ar kaut ko apmierināts, varbūt, tur izrādās, ka, dēļ krāsa ne tā, nekā viņš bija varbūt iedomājies, vai es nezinu, tiešām tās zvaigznītes, zvaigznošās debesis nemirds tik spoži, kā man likās tas būs, vai kā jūs man tur rādījāt. Ir tādas situācijas, un kā tu viņas risini? Es jau par tiem gadiem esmu iemācījies, kā atbildēt uz visādiem šādiem te jautājumiem. Kā pamatot, ka tas ir koks, ka tas tā var būt, kad viņš izskatās tādi, kad es arī ar tiem paraugiem, kas mums salonā, es mēģinu parādīt, ka šādi tas viss izskatīsies, vai nav tā, kad galvā iedomājas kaut kādu vienu lietu, un tad patiesībā dabā izskatīsies savādāk. Darba kvalitātei tur jau mēs esam puiši jau ir izgājuši lielai dzīves skolai cauri, un tur nav kur piesieties. Ja vienīgais, es nepaņemu kaut kādu ārpakalpojumu galdnieku, kas uzstājas, bet visādi citādi. Ir kaut kādas, vienmēr jau klientam, ka viņš kaut kādu lietu nopērk, vai to pašu spoguļu saunu nopērk, viens jau ir nopirkt, un nākamais ir tā loģistika, atvest līdz Rīgai, pēc tam piegādāt klientam, uzstādīt, tur ceļam krāns, tur šitas elektrība, elektriķis, grunts, un tas jau viss ir tāds nākamais etaps. Viens jau ir tikai tas pats produkts, pēc tam jau ir viss tas, kā viņš dabā tiek novietots un uzstādīts, un tas pats mēs tās pāris spoguļu saunas esam uzlikuši uz teres. Tad ir stikla margas jāskrūvē nost, lai tās spoguļu sauna netrāpa stikla margai. Jāstumda viņu uz teres, kur tu nevar pastumdīt, jo tur ir kaut kādas flīzes vai koka dēļ grīda, un visu laiku ir kaut kāda izaicinājuma, bet visam ir kaut tāda pieredze vai draugi zvans kādam, kas varētu to zināt, tas glābi situāciju un vienmēr var atrisinājumu atrast. Man izklausās, ka ir laiks parunāt par to slaveno spoguļu saunu, kas te visu laiku tiek minēta, vēl kādas 5 reizes. Kas ir spoguļu sauna vispār? Spoguļu sauna ir heksagona formas, kā pamata produkts heksagona formas sauna. Visas plaknes ir no stikla. Un no ārpuses mēs redzam spoguli. Tas ir tā kā stikls, ka mēs neredzam, kas iekšā notiek. No iekšas mēs redzam visu, kas ārā notiek. Pirtskrāsnes ir spoguļu saunā pa pašu viduci. Mēs viņu varam attālināt ieslēgt un sēžam baudam 360 grādu skatu saunā. 6 līdz 7 cilvēkiem ir vietas un viss tāds dabā noliekams produkts. Un var arī uz terases nolikt, Var uz terases, var nolikt pie jūras, var nolikt jebkur. Kur jūs tur nolikāt, necik sen? Mēs nesen nolikām pie Stokmana ieejas nolikām. Stokmanam bija trakās dienas.
ietvaros mēs nolikām pie ieejas viņu spoguļu saunu, un tad bija tāds trakās dienas slash, viņam bija Somijas nedēļa, es aizmirstu, kas tas konkrētais pasākums bija, bet bija tāds ietveros, mums stāvēja vot ārā spoguļu sauna. Cilvēki varēja iet iekšā tanī dienā saunā, paši Stockmann darbinieki gāja un izmantoja, un tad bija tāda liela pieredze novietot centrā. Jā. Nu, cik psiholoģiski vienkārši ir iet iekšā tādā spoguļu saunā, kur stāv kaut kādā publiskā vietā, un cik tu jau it kā saproti, Sākumā man likās, būs tā kā grūti, bet beigās jau bija apkārt draugi un kolēģi, un tad jau tur tā ej savā kompānijā, un tu vispārējos. Varbūt sākumā likās, ka tas lokācija nav tāpat veiksmīgākā, jo pazīstot to visu sabiedrības krējumu, kas tur staigā apkārt, likās, kad varbūt būs trakāk, bet beigās bija ļoti forši. Atnāca cilvēki no malas, viss forši, un tad mēs vēl vienu reizi spoguļu saunu novietojām pie Radisona viesnīcas. Bija spoguļu sauna un āras pāvāna, viņiem bija savs pasākums, un tad mēs aizvedām tur pašā centrā nolikām arī. Viņi izdekorēja visu apkārt, un likās, ka tas ir tā kā, ka tā jau ir bijis vienmēr, kad ārā stāv spoguļu sauna ar pāvānu, reglītēm, riņķī, lampiņām, Skaidrs. Cik jūs tās spoguļu saunas esat atveduši? To vienu, jā? Kur? Vairākas. Es arī neesmu tā konkrēti saskaitījis, tad ir jāpaskatās pierakstos vai sarakstēs, cik ir bijuši, bet man liekas, kaut kādas 5 vismaz ir bijušas. Bet nemāku uzreiz, konkrēti to ciparu pateikt. Tas ir, skatoties, cik mēs, tā no Igaunijas tur vairāk. Bet dažas tās vietas, kur mēs vedām, bija ļoti interesants. Gan viena bija, man liekas, ka principā 2 bija tā kā daudz dzīvokļu māju terasēs, kas, man liekas, tāds ekskluzīvi un reāli forša vieta priekš cilvēkiem, kuriem ir tāds īpašums. Kā, ja tas atrodas kaut kādā stāvā X, tad kā viņi tur uzdabū virsū? Atbrauc mašīna. Tad mēs sameklējam ceļamkrānu, kurš ir spējīgs uzcelt augšā un nokoordinēt visu to procesu un viss. Un tad pēdējās reizēs tas ceļamkrānu operators bijuši tik profesionāli, viņi visi jau ir pa gadiem iemācījušies, zina, kas ir jādara un kā noinstruēt mūs, lai mēs zinātu, kā sagaidīt to produktu augšā un viss. Un tad diezgan veiksmīgi līdz šim. Ļoti, jā. Šajā brīdī arī mums ir jāizslēdz savu precizitāti, jo attiecīgi autokrāns, tur tas viss maksā par stundām, un mašīnai ir jābūt konkrētā laikā. Viņa nedrīkst būt tā kā nokavēt tur pusstundu, jo attiecīgi tās uzreiz ir izmaksas, un tā krāna izmaksas var būt tajā brīdī pa to stundu vai 2 stundām, tā var būt viss tā pārvadājuma izmaksas, kas attiecīgi vēl nāk vēl klāt. Tāpēc tur ir jābūt tai precizitātei, jo nedrīkst, tā būt tur kļūdas, un ja tur krāns nokavēs, tā ir, tā viena lieta, bet mašīna tur nedrīkst nokavēt. Jā, tas gan jā. Tas gan. Kurā virzienā tā saunu kultūra vai tā piršu kultūra, kā mēs runājam, kurā virzienā tas viss dodās? Uz ko mēs ejam? Ar to, kad ar vien jaunāki cilvēki izvēlās būvējot māju vai pērkot dzīvokli tā kā ar saunu. Un jā, ja kādreiz tas bija, mūsu klients bija 50+, tad tagad jau ir tā, ka 25+ jau izvēlās, kad būvējot vai pērkot, ka viņš grib iet saunā, jo tas viņam patīk. Jā. Tā kā arvien jaunāks klienti ir tā kā kļūst par mūsu klientiem. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē kaut kādas izmaiņas arī? Veselīgāks dzīvesveids. Tas jā. Es domāju vairāk tā kā no tavas perspektīvas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mazāku budžetu, lielāku budžetu klientu tērēt. Tas nozīmē citus materiālus vai kaut kādi citi jautājumi, kam pievērš uzmanību, vai kaut kādas augstākas prasības, vai tieši otrādi. Es nezinu, pēkšņi, piemēram, visi grib zaļo krāsu uz sienām. Piemēram, mums te vienkārši ir zaļā krāsa visur, vervo. Es domāju, ka mēs kā salons nosakam tādu tā kā tendenci. Teiksim, ja man salonā nākamā sauna būs kā paraugs melna, viss, kas ienāks, visiem vajadzēs to konkrēto melnu, tāpēc, ka viņš ar acīm var vizualizēt, cik tas labi izskatās. Tagad mums salonā ir viena no 4 saunām, kur visi ienāk un pasaka, ka mēs gribam tieši šādu, kā jums ir šeit.
Un tas ir kaut kāda veida, bet par visiem jaunajiem klientiem un topošajiem klientiem viņi novērtē kvalitāti un to, ka tas viss ir acī tīkams un minimalistisks un ka viņi grib kaut ko skaistu, tā kā viņi novērtē dizainu. Tas ir viņiem vienai lielai daļai svarīgi. Ne tik funkcionāta un dizains, bet jā. Bet tā ir tāda universāla lieta, neatkarīga no tā klienta vecuma un segmenta jūsu gadījumā? Jā, tā ir tāda universāla lieta, jā. Man nav ko Jā, tas ir ok, bet es vienkārši domāju par to, jo redz, tie paraugi ir droši vien baigi labā lieta, bet droši vien, ka viņi arī kaut kādā ziņā to klientu, tā kā aizāķē, vai ne, ka tā konkrētais paraugs vai konkrētā krāsa kombinācija, kas ir salonā, varbūt tas klients vispār nemaz neiedomājās kaut ko citu, ko viņš sākumā atnākot pie manis domā, tā kā galvā varbūt viņam ir tā kā sporta klubā pirts, ka viņš atnāk, ka tādu grib, un viņš ienāk salonā, un viņš saprot, ka to var uztaisīt patiešām smuki, bet, protams, viņam galvā ir viens budžets, un tad, kad ierauga šīs izmaksas, ir krietni dārgāk, bet tāpat laikā viņš saprot, ka viņš salonu būvē vienu reizi, ja viņš nemaina mājas biežāk, un viņš būvē sev, un tad jau viņš saprot, ka viņš ir gatavs piemaksāt un uztaisīt kaut ko skaistu, lai pats varētu sēdēt un baudīt to visu procesu. Un ko tu saki tādiem klientiem, kas atnāk un saka, man ir šitik. Man ir šitik, bet es gribu šito. Tad es vienmēr visiem piedāvāju kaut ko no tām visām ekstrām ņemt ārā, vai nokļūt pie viņu tā budžeta. Jo par darba izmaksām mēs tur neatkāpjamies, jo darbs maksā, cik maksā, bet par tiem materiāliem mēs varam tā kā atkāpties, tā kā viņam dot iespēju tā kā atkāpties no tām viņu izdomātajām vēlmēm un iekļauties kaut kādā budžetā. Mākslīgā intelekta krāsas un zvaigžņos tās debesis var arī izpalikt? Jā. Tas var, jā. Tas var izpalikt, jā. Protams, lielākā daļa to vēlās un arī pasūta, un mēs arī būvējam, bet jā. Skaidrs, ļoti interesanti. Krišs, ko tu varētu teikt? Kā tev liekas, kā varbūt nevis gluži piršu vai saunu ekspertam, bet saunu mīlim, kur tas viss virzās? Kā tu to redzi? Gribētos, lai tas virzās Skandināvijas virzienā, jo, manuprāt, gan Somi paši par sevi, bet, man liekas, skatoties arī pie tiem pašiem Igauniem, viņiem tā sauna kultūra ir daudz attīstītāka. Lai arī, tā mums tās pirts ir diezgan, tā kultūra, un viss tas nāk no paudzes paudzē, tomēr, nav tik liels tas masīvums, varētu teikt, vai, tik daudz iedots, kad, visi mēs, ejam saunās, vai mums ir, tas pats piedāvājums vispār tirgo tik daudz, jo, pieņemsim, salīdzina, pieņemsim, Igauniju, viņiem katrā pilsētā ir kaut kāda, tur spā viesnīcas vai vēl kaut kas. Mums Latvijā tas nav tik izteikti. Protams, mēs esam priekšā lietuviešiem, kuriem, tā sauna kultūra vispār nav tik ļoti attīstīta. Bet, gribētos, lai tas turpina vērst plašumā, lai, attiecīgi, mūsu tas piedāvājums ir daudz vairāk, un tad arī, es domāju, ka arī dzīvokļos būs daudz vairāk saunu. Jā, mēs gaidām, ka būs tā kā Somijā, kad būvē jauna daudz dzīvokļu māja, ka katrā dzīvoklī ir sauna. Tas ir tāds mūsu. Mēs gaidām, ka kāds lielais māju būvnieks saņemsies un saprojektēs visu māju pilnu ar saunām. Tas būtu tāds. Jīts jau ir no Somijas. Jā, ka viņas viss aprīkos Nordic saunu un viss, kas tam vajadzīgs, atvadīs ar Vervo, vai ne? Jā, kāpēc ne? Tā gan būtu tāda ideālā pasaule, ne? Tieši tiecamies. Varbūt pēc 5 gadiem, kas zina. Pēc 5. Labi, pēc 5. Ok, par nākotni runājot. Kā jūs redzat? Jūs pieminējāt 5 gadus. Kas, es nezinu, vai jārunā ir par to, kas varētu notikt, bet ko jūs gribētu, kas lai notiek pēc 5 gadiem Latvijā, jūsu darbā, jūsu uzņēmumā, tur, kur jūs esat? Man gribētos, kad visi, kas iedomājas par saunu, uzreiz zina, ka Nordic sauna ir tie, pie kā viņš grib vērsties, vai palīdzētu atrisināt problēmu, vai izbūvēt problēmu, vai nopirkt skaistus aksesuārus. Tā kā man tā vēlme ir tā, kad visi zina, kas tie tādi mēs esam, un jā.
es domāju, ka tur ļoti liels potenciāls. Jā, Ir jau logo jau tiek reklamēts uz Vervo fūras nepārtraukt šīs sarunas laikā. Un es cits atzīšos, es tieši šobrīd meklēju arī sev oficiālo saunas piegādātāju. Tā kā, viss, tā tad kā papļāpāsim pēc. Es būšu viens no pirmajiem mājaslapas apmeklētājiem pēc šī podkāsta. Kriš, tev? Ja mēs skatāmies, pieņemsim par vispārējo, tad gribētos, vai teiksim, tā Latvija būtu vēl izteiktāks loģistikas centrs un attiecīgi mūsu tā loģistika būtu vēl plašāka un mēs, teiksim, tiem pašiem lietuviešiem dzītos pakaļ un ar tādu tendenci, ka mēs viņus varētu apsteigt. Kas attiecas uz Vervo, mēs katru gadu attīstamies. Katru gadu mums ir aizvien vairāk un vairāk. To es varu droši pateikt par savu 9 gadu pieredzi šajā uzņēmumā. Kad es atnācu, bija viena situācija, bet kopš tās laika mēs esam tik daudz auguši. Mums ir, kā pēdējā lieta, kas mums nāk uz klāt, mums ir pati noliktava. Tagad Vervo ir arī savs podcasts, hokeja komanda, basketbola komanda, partneru loks, dažādi virzieni, klientu skaits, kas ir audzis. Es domāju, ka pa lielam nākamo 5 gadu laikā mēs turpināsim attīstīties un mēs būsim daudzās lietās vēl inovatīvāki un attiecīgi vēl attīstīsim lietas. Un pa lielam teiksim, tās iespējas ir bezgalīgas. Tā kā es ticu, ka visi kopā mēs sasniegsim to. Krišs, paldies. Izklausās ļoti jaudīgi un izklausās, ka vienīgā lieta, kas Vervo vēl nav, ir sava pirts, sava sauna. Jā, 5 gadu laikā tam ir obligāti jābūt. Es jūs varu savest kopā ar kādu, kurš varbūt palīdzēt šajā jautājumā. Paprast man pēc tam, iedošu kontaktus, Roland. Ok, bet tev jau noteikti ir. Dāmas un kungi, liels paldies par jūsu aktīvo skatīšanos, un līdz pat šim brīdim, ja jūs noskatījāties, tad es jūs īpaši apsveicu dubultā, jo katrs skatījums līdz galam skaitās ne tikai ar vienu pluszīmi, bet ar veselām 5 noteikti. Turpiniet skatīties Loģistika bez filtra. Mums ir vēl ļoti daudz interesantu tēmu, mums ir ļoti daudz interesantu viesu, un tiekamies nākamajās epizodēs.